Sveicināti, godājumie semināru dalībnieki. Pauze mums ir beigusies un jāķerās klāt otrajam darba cēlienam. Šeit ir pulcējušies 5 diskusijas dalībnieki, lai gan es domāju, ka, protams, arī no zāles kāds varēs piesaistīties, bet man uzreiz jāsaka, ka viens mikrofons būs man, un tas būs pastāvīgi, un šis būs mainīgais mikrofons, ko pārējie dabūs dalīties. Man ir prieks un gods iepazīstināt jūs ar diskusijas dalībniekiem. Man blakus ir Ines Muka, Valsts valodas centra direktore. Tālāk Ilze Auziņa, Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta vadošā pētniece. Tad Valds Ernšteits, Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktors. Anita Rodiņa, Satversmes tiesas tiesnese, un Ina Druvieti, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošā pētniece. Un mūsu sarunas temats ir turpināt to, kas tika iezīmēts semināra pirmajā daļā. Proti, kas ir tās būtiskās domas, kuras vajadzētu aiznest līdz sabiedrībai un līdz Saeimai, par to, kādas ir valsts valodas politikas aktualitātes un kas ir tie jautājumi, kas ir būtiski un kas ne. Un šajā sakarībā es domāju, ka mēs varētu sākt pirmo, kā lai saka, sarunu loku, proti, lai katrs no 5 dalībniekiem izsakās ļoti īsi, ko viņš uzskata, kas ir būtisks, kas ir noticis šajā valsts valodas politikas pamatnostāļu īstenošanas posmā, par kuru ir runa, tātad laikā no 2023. gada, un kas ir palicis nepadarīts. Mikrofons ir pie Valta, tā kā acīm redzot, viņam būtu jāsāk. Un tad jādod blakus pa labi un pa kreisi. Jā, es ledz arī. Tā mikrofons pie manis nonāca nejauši, bet es tad mēģināšu. Es arī domājot par tiem jautājumiem, es teiktu tā, ka ir 3 galvenie punkti, kas ir sanākuši gan labi, gan netik labi. Manuprāt, pirmais ir, un tur mēs lielā mērā varam pateikties vispirms Ukrainai un Ukraiņiem, ir tas, ka mums ir mazinājies Krievu valodas īpatsvars sabiedrībā un notikusi sabiedrībā tā attieksmes maiņa pret latviešu valodas lietošanu un pret Krievu valodas lietojumu publiskajā telpā. Un jāsaka, ka šeit gan pateicoties Ukrainai, gan atsevišķām varbūt agresīvākām kampaņām, mēs esam nonākuši daudz tālāk priekšā Igauniem. Tas bija arī tas, kas varbūt iepriekš tika Igaunijas piemērs tika pieminēts, bet it īpaši pēdējās reizes, ko es esmu bijis Igaunijā, man šobrīd uzkrītoši daudz ir Krievu valodas apkārt salīdzinājumā ar Latviju. Tad otrā tāda lieta, kur, protams, te vēl ir darāmās lietas, un tas ir atkal mīnusiņš, bet pārmaiņas nekad nenotiek ātri. Otra lieta, kas, manuprāt, ir pēdējos pāris gados ir sanācis, gan arī nepietiekami, ir tas, ka mēs esam vairāk valstī kopumā sākuši novērtēt latviskuma un arī latviešu valodas daudzveidību, ka ir mainījusies attieksme pret latviešu valodas paveidiem uz iekļaujošāku, un arī no to pašu mēs arī to pārmaiņu redzam saistībā ar lībiešu valodu, kas ir gan vairāk pamanāma, gan arī daudz jautājumu jau ir noņemti no dienas kārtības. Un trešā lieta, kas varbūt jau ir saknēm no senāka laika, bet svarīgi ir tas, ka tas darbs turpinās, ir pētījumi. Jo bez pētījumiem īsti ne valsts valodas politika var veidot, nedz arī valodas nākotni nodrošināt. Un tas, ka mums ir bijusi valsts pētījuma programma,
Un arī būs, kā šodien mēs dzirdējām, tas ir un ne tikai valsts pētījuma programma Letonika, bet šeit ir arī citas valsts pētījuma programmas, piemēram, tā pati digitālo lietu pētījuma programma. Šis arī ir tāds viens labs moments. Protams, ka mīnus ir, un viens no mīnusiem, kas te arī starpbrīdī tika, par ko tika daudz runāts, ir arī šī pārrāvums starp programmām, kas neļauj tos pētījumus vienmēr īstenot secīgi un saglabāt arī pētniecisko kapacitāti. Kaut kā tā. Un tagad pa labi vai pa kreisi? Pēc jūsu ieskatiem. Jā, paldies. Jā, paldies. Atšķirībā man jāteic no jau runātāju un nākamiem runātājiem, es neizteikšos un nevērtēšu politikas nostādni, bet es varu tikai reflektēt to, ko tad ir darījusi Satversmes tiesa, gādājot par mūsu valsts valodu. Proti, kolēģi, kopumā mēs esam saskaitījuši Satversmes tiesa savos teju 30 pastāvēšanas gados, ir izskatījusi 16 lietas. 16 lietas, tas ir ļoti liels skaits, kurās ir izcināts valsts valodas aizsardzības jautājums un, protams, latviešu valodas lietošanas aizsardzības jautājums. Un mēs esam skāruši dažādas jomas, gan, protams, visas izglītības reformas, un tas ir tāds fenomens, ka jebkura reforma, kas Latvijā tiek veikta, beidzas Satversmes tiesā. Un arī visas izglītības reformas posmus mēs esam vērtējuši Satversmes tiesā, sākot no bērnu dārza un beidzot ar augstskolām. Un, protams, man jāteic, ka šeit es tā kā esmu arī divi vienā, no vienas puses pārstāvu Satversmes tiesas, bet tāpat laikā esmu arī zinātniece Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē un sekoju līdzi, kas tad notiek ar Satversmes tiesas spriedumiem. Un šodien es arī dzirdēju no pēdējās runātājas, ka tiek sekots līdzi tam, lai tās arī idejas, kuras mēs paudām pēdējos Satversmes tiesas spriedumos, tātad tieši kontekstā ar mazākumu tautību aizsardzību tiek īstenotas. Bet pavisam īsi jāteic, ka tiešām 2022. gads, visi šie traģiskie notikumi ir arī, ja tā varētu teikt, iegriezuši Satversmes tiesas judikatūru tieši valodas aizsardzībā citā līmenī. Ja mēs vienmēr līdz šim karam runājam par to, ka valsts valoda un ar to saistītie jautājumi gādā par demokrātisku valsts aizsardzību, tad šodien jau mēs runājam, ka valsts valodas lietošana ir ciešā un neatņemamā saistībā ar valsts drošības jautājumiem. Tātad pavisam cits līmenis. Un, protams, vienmēr visās lietās mēs esam uzsvēruši un, manuprāt, ņemot vērā, ka mēs esam izglītības zinātnes ministrijā, gan vienotās skolas ideju, kas ir jāturpina un tiek turpināta, un, protams, arī caurvīja visus spriedumus tā galvenā ideja, ka viss jau sākas skolā. Skola, izglītība, tas ir cilvēka, tāda cilvēka, kurš zina, prot valodu, spēj komunicēt, spēj iekļauties sabiedrībā, pamats. Paldies! Tā kā es jau runāju vairāk par pārējiem diskusijas dalībniekiem, es šoreiz runāšu mazāk. Pateikšu to, kas, manuprāt, līdz šim vēl nav izskanējis. Kāpēc es tik ļoti uzsvēru terminu valodas politika nepieciešamību? Tādēļ, ka tikai tas aptver visu valodas situāciju kopumā. Ja mēs runājam tikai par latviešu valodu, kaut arī valsts valodas izpratnē, mēs tomēr neskatām kopainu pilnībā. Un tāpēc nenoliedzam, mums ir jārunā arī par citām valodām Latvijas publiskajā telpā, un ir jāsaprot, ka valodu konkurence ir reāla. Un tieši tādēļ es uzsvēru šo derusifikācijas terminu, kas ir jāuztver nopietni. Tas gluži vienkārši ir process, tas neietver nekādu fobiju un nekādu stigmu, un mums ir jārunā, piemēram, par to, ka, manuprāt, tik tiešām sabiedriskais medijs Krievu valodā nevis valodas, bet tieši narratīvu dēļ pārvelk svītu daudziem labiem nodomiem, kas Latvijā tiek īstenoti, un mums ir jārunā par to, ka Krievu valodai Latvijas skolās ir jāmaina status, nevis jābūt tiesībām no tās atteikties, bet tā vispār nav jāpiedāvā. Jo runājot par sabiedrības attieksmi,
Ļoti izplatīti ir apgalvojumi, ka valoda jau nav vainīga, jebkuras valodas zināšanas ir bagātība. Atcerēsimies atkal Ukrainas piemēru. Kāpēc pašreiz okupētajās teritorijās tiek dedzinātas ukraiņu grāmatas, tiek aizliegta ukraiņu valodu skolā, kāpēc tiek paziņots, ka tur, kur ir krievu valoda, tur ir krievu pasaules robežas, vai mēs tiešām būsim vienīgā tauta, kas to nesapratīs. Un tieši tādēļ mums ir jārunā par visu valodu kopainu un par to, ka latviešu valodai jābūt reālai sabiedrības saziņas valodai un sabiedrības izglītošanai tādēļ ir jābūt augstā prioritāšu sarakstā. Paldies. Es līdzīgi kā Valds arī minējuši 3 lietas, kas manuprāt, man šķiet būtiskas. Viena ir tā, ka pēdējos gados, arī pateicoties karam, vai diemžēl, tādēļ, ka ir karš Ukrainā, sabiedrības izpratne par valsts valodas nozīmi ir ievērojami augusi. Otrkārt, es domāju, ka tiešām nozīmīga ir pārēja uz mācībām latviešu valodā visās izglītības pakāpēs. Un trešā lieta, par kuru es gribu izteikties mazliet vairāk, ir latviešu valodas zinātniskā izpēte, par kuru jau arī Sandra Apa stāstīja, ieskicējot būtiskākos, bet jāsaka, ka pēdējo gadu laikā valodas pētniecībai ir izveidota digitālā infrastruktūra. Un patiesībā ik viens, kuram interesē valoda, ne tikai valodnieki, bet arī skolotāji, valodas apguvēji, skolēni, jebkurš var ļoti ērti un ātri izmantot, piemēram, Nacionālo korpusu kolekciju, kur šobrīd, ja nemaldos, ir aptuveni 3 miljardi vārdlietojumu lieli tekstu un runas dati apkopoti, kur paskatījos pirms diskusijas ir 41 valodas korpusus apkopots, kur nav tā, ka tikai Matemātikas un informātikas institūts ir izstrādājis. Tur 13 dažādas institūcijas ir iesaistījušās šo korpusu izveidē un ļoti ātri izmantojot vienoto meklēšanu, var skatīties, kāda ir latviešu valoda, kā mēs lietojam vai nu medicīnā, vai saimnes stenogrammās, kādus vārdus mēs varam atrast. Tā kā jebkurš var kļūt, pateicoties valodas pētniecības infrastruktūrai par valodas pētnieku. Un ir izveidot arī digitālo vārnīcu platformu, kur jau minētās vārnīcas, ko arī Sandra Apa minēja, gan mūsdienu latviešu valodas vārnīcas tiek veidot, gan tālāk pilnveidots tēzaurs, gan arī jauna versija Mīlenbach Henzelīna vārnīcai diezgan ērti lietojam un izmantojam, ir izveidot, tā kā ir iespējas, un protams, nevar nepieminēt arī valodu tehnoloģijas, kas attīstās, un arī tieši valsts pētījuma programmas projekta laikā mēs izveidojām ikvienam pieejamu runas atpazīšanas sistēmu, kas ļauj žurnālistiem, folkloristiem, literatūras zinātniem, jebkuram, kurš strādā ar vārdu, ar audio ierakstu, atšifrēt, apstrādāt, analizēt tālāk tekstu un ziņot par to jebkuram interesantam. Tā kā latviešu valodas zinātniskā izpēte ir diezgan aktīvi notikusi pēdējos gadus, bet kā jau mēs starpbrīdī patiešām runājām, ir pārāvums, un šobrīd mēs esam gaidīšanas fāzē, kad varēsim turpināt. Protams, mēs neapstājamies savos pētījumos, bet gribas jau arī kādu atbalstu saņemt. Neaizmūciet galvenais, kamēr jūs gaidat. Mēs paliksim bez labiem zinātniekiem. Jā, turpinot kolēģu teikto, arī Valsts valodas centrs veic savas funkcijas un dara to labi un savu iespēju robežās. Mēs esam daļa no reformas un atbalstām kolēģus ar pārbaudēm. Saņemam arī visus pārmetumus, kurus saņemat jūs šīs reformas kontekstā, un te es gribētu uzsvērt Initis teikto, būtu ļoti labi, ja mēs varētu dzimto valodu monitorēt ilgākā laika periodā, kas arī dotu mums zinām atbalstu pārbaužu kontekstā. Tā būtu tā neizdarītā lieta, manuprāt, politikas kontekstā, kuru varbūt mēs nākamajos, 2 gados varētu sakārtot. Un par Rodiņas kundzes teikto un 16 spriedumiem. Tā ir laba zīme.
Tas nozīmē, ka mēs vēl joprojām esam demokrātijā, un mums ir šī izpratne, un mums ir tiesiskā paļāvība. Un jebkurš spriedums pirmajā brīdī par jebkuru reformu, nonākot Satversmes tiesā, droši vien ir sajūta, atkal, un kas nu būs, ja nebūs? Būs. Un tad, kad ir Satversmes tiesā, un tad, kad ir izvērtējusi Satversmes tiesa, tad ir pilnīga pārliecība, ka tas ir tiesiski un konstitucionāli. Un, ja runājam par to, ko būtu jāturpina, man šķiet, ka mums, protams, turpinot ikdienas darbus, nākamajā periodā ir jācentrējas arī uz normatīvā regulējuma stiprināšanu. Varbūt ne tieši, bet vismaz netieši cenšoties mainīt pakāpeniski to, kas nav izdarīts, uzlabojot un pilnveidojot atbilstoši mūsdienu situācijai, un tas nenozīmē tikai izglītības jomā. Mums patiesībā, lai veidot šo ikdienas dzīves valodas lietojumu, ir jānoklāj visas jomas, un mēs to neizdarīsim caur vienu likumu. Mēs to varam izdarīt caur dažādiem likumiem, dažādiem normatīviem regulējumiem. Un šobrīd mēs sākam ar digitālo vidi, pakāpeniski strādājot pie tā, lai tajā brīdī, kad jūs verat bankas mājaslapu, jūs ieraugāt latviešu valodu, tajā brīdī, kad jūs zvanāt uz kādu no kredīti iestādēm, jums atbild latviešu valodā, un šādi soli pa solim visi kopā mēs ejam uz priekšu. Paldies! Noklausoties to, es gribētu akcentēt vienu lietu, ka mums nevajadzētu, un tas ir arī Inas Druvietes teiktais par neveiksmīgo formulējumu Saeimas kārtības rullī, kur vārdu valodas politika tika aizstāta ar garu vārdu virknējumu, kas tomēr izslēdz daļu no šīs politikas. Mums vajadzētu runāt nevis par valodas aizsardzību, bet tiešām par prioritizāciju, ka viņu padarīt par prioritāru visās jomās, neizslēdzot to, ka, protams, šīs valodas konkurence notiek, un mēs dzīvojam atvērtā un sarežģītā pasaulē. Bet tieši pēdējā runātāja, Muhas kundze, ir ļoti veiksmīgi pārgājusi, vai pareizāk sakot, inicijējusi man otro jautājumu. Kas ir tie tiesiskie mehānismi, kas vēl nav izmantoti, lai tomēr stiprinātu valodas pozīcijas? Jo mēs labi redzējām šais pārskatos, kad ir daudzos tiesību aktos un arī ministra kabineta noteikumos veikts šis grozījumi, bet man nav vienmēr pārliecība, ka visi grozījumi, kas šeit ir, tiek faktiski rada priekšrocības valsts valodai. Un šeit varbūt ir jautājums, kā mēs pirmkārt varam vēl kādus mehānismus izmantot, un otrs, kā mēs varam izveidot mehānismu, lai jebkuru tiesību aktu mēs skatītos arī no šī viedokļa. Pašlaik mēs bieži vien skatāmies, kā tas ietekmēs budžetu un kā tas ietekmēs starptautiskās saistības, bet varbūt, ka ir svarīgi vismaz daudzos tiesību aktos skatīties arī, kā viņi iespaido valsts valodas situāciju. Jo, protams, viņi var iespaidot pozitīvu un var iespaidot arī mazāk pozitīvu. Lūdzu, kurš? Tie, kam tiesība izglītība, tie tomēr šī gadījumā ir, kā lai saka, vairāk skarti. Es nezinu, no kur gala lai sāk. Es nonāku pat pretrunās, jo es visu laiku saku, ka mūsu normatīvais regulējums ir pārāk sadrumstalots, bet vienlaikus šī brīža situācijā es arī neredzu citu veidu, kā. Un ko vēl mēs varam darīt? Manuprāt, šīs Saeimas debatas gaidāmās ir labs sākums, jo man ļoti gribētos, lai Saeimas debatēs ne tikai Saeimas deputāti, bet arī plašāka sabiedrība saprot un apzinās, ka valsts valodas jautājums ir valsts drošības jautājums. Šobrīd ir tas brīdis, kad mēs runājam par valsts aizsardzību, valsts drošību,
bet šajā kontekstā kaut kā valsts valoda un valsts valodas politika tomēr paliek malā. Cerams, ka debatēs mums izdosies šo jautājumu aktualizēt. Un tas ir arī finanšu jautājums šajā kontekstā. Un bez finansējuma mēs netiksim uz priekšu, tātad to vajag. Un valsts valodas jautājumam ir jābūt vienlīdz svarīgam, jo, kā jau es teicu, tas ir valsts drošības jautājums. Nu jā. Šis būtu viens no aspektiem. Otrs, ko minēja gan Inita jau savā uzstāšanās, mums ir jādomā par plašsaziņas līdzekļiem un par valodas lietojumu stiprināšanu no plašsaziņas līdzekļos. Jo tā ir vide, kura pārklāja visu un ar kuru saskaras ik viens. Šobrīd sajūta ir divējāda. Atļaušos to definēt tā. Rodiņas kundze, ja? Es varbūt tas mikrofons, Jā, es arī iemetīšu savas mazās naudiņas kasē. Runājot par tiem tiesiskajiem mehānismiem, man varbūt ir tāds piemērs atkal no manas lībiešu jomas. Bija pirms pāris gadiem Saeimā tika spriests par elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu, un tajās diskusijās, kas bija komisijā, neviens īsti nebija pamanījis, ka šis elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums īsti nesako tam regulējumam, kas ir valsts valodas likumā. Un tā būtība jau ir valsts valodas politika, viņa nav nozares politika, viņa ir horizontāla politika, tas ir pilnīgi visām jomām. Un man tas savā ziņā bija tāds neliels pārsteigums, kā Saeimas juristi un vētījot likumu, nav pievērsuši uzmanību tam, ka tur īsti neatbilst, teiksim, tā terminoloģiski, un līdz ar to arī veidojās, jo tur bija tā konkrētā situācija bija saistībā ar to caurumu, kas izveidojas saistībā ar lībiešiem, jo lībiešiem ir īpašs status, tā nav svešvaloda, tā nav valsts valoda, un tur bija punkts, kas teica, ka programma drīkst būt vai nu valsts valodā vai svešvalodā, nu būtībā atstājot lībiešus aiz borta. Un līdz ar to tā ideja par to, ka iespējams būtu vēl papildus jāveic izskaidrošanas darbs ne tikai pašā Saeimā, bet arī Saeimas juridiskajā galā, būtu ļoti laba, lai viņi tiešām saprot šo te valsts valodas politikas nozīmi. Un varbūt vēl viena iniciatīva, kas varētu noderēt, tieši caur šo raugoties, ir tāda iniciatīva, ko mēs nesen palaidām saistībā ar lībiešiem, tad veikt institūciju gan likumu, gan arī institūciju izdoto tiesisko dokumentu auditu, lai identificētu tās problēmas, kas konfliktē ar valsts valodas likumu, jo tādas problēmas ir. Un valsts valodas likuma regulējumu un ar valsts valodas politiku. Un tas varētu būt viena tāda iespēja, kā tiesiskais mehānisms šim te pievērsties. Runājot par drošību, manuprāt, viens ļoti labs piemērs, kā valsts valodas politika patiešām strādā un ir strādājusi gadu desmitiem, ir Nacionālajie bruņotie spēki, kas ir arī tāds ļoti labs konsolidācijas mehānisms, jo tur faktiski tieši šajā sfērā valsts valodas lietojums ir ļoti labi atstrādāts un arī ļoti skaidrs un pārskatāms. Bet vēl viena lieta, kas, protams, kas nav tiesiskais mehānisms, bet kas visu ietekmē, ir sabiedrības attieksme un sabiedrības spiediens. Jā, Baltiņkungs, jūs uzdevāt jautājumu, vai nepieciešams skatīties, kā un vai skar valsts valodu, ja ir kāda politiska iniciatīva, ja notiek likumdošanas darbs Saeimā vai arī citās institūcijās. Manuprāt, atbilde ir pavisam vienkārši. Jā, tas ir jādara. Un tas izriet no satversmes, jo atceramies satversmē, mums ir gan satversmes 4. pāns, kurā ir nostiprināts valsts valodas status, un mums ir arī preambula, kas runā par to, ka Latvijā vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Un tiesībās ir elementārs princips, proti, ka ikvienam zemākam tiesību aktam ir jāatbilst augstākam tiesību aktam, tātad aktam ar augstāku juridisku spēku, un nav Latvijā neviena
tiesību aktu ar augstāku juridisku spēku kā satversmi. Līdz ar to jebkurai iniciatīvai, jebkurai lietai, kā es arī stāstu saviem studentiem, jebkuras personas darbībai plašākā izpratnē ir jāatbilst satversmei. Tas nozīmē, ka ikvienam likumam ir jāatbilst gan satversmei un vēl, protams, tas, ko arī jūs minējāt, Ēneštonēt kungs, mums Latvijā ir problēma ar vienu atkal elementāru lietu. Sistēmiskumu. Mēs varam izdarīt kaut ko vienu, bet mēs aizmirstam, ka ir cits likums. Un mēs atkal speram vienu soli, bet aizmirstam, ka pagājušā gadā jau 2 ir spērti. Šīs 2 lietas mums, manuprāt, klibo. Un vēl, protams, šeit es pārstāvu satversmes tiesu, bet atcerēsimies, ka satversmes tiesai vajadzētu būt galīgam tam tiesību aizsardzības līdzeklim, tam mājas darbam ir jābūt izdarītam iepriekš, lai satversmes tiesai mazāk būtu jāiesaistās gan tiesību aktu un tiesību normu izvērtēšanā. Paldies! Es varētu tikai piebilst, ka tik tiešām sabiedrība ļoti aktīvi reaģē uz tā sauktajiem karstajiem gadījumiem valodas lietošanas vai nelietošanas vai cieņas vai necieņas jomā. Un šī tendence tiešām pieaug, un man šķiet, ka mūsu tiesības sargājošā sistēma nav gatava šādiem gadījumiem. Tāpēc, protams, no zinātniskā viedokļa interesanti skatīties, kā beigsies Rosļikova un Sokolovas lieta, bet no lingvistiskās attieksmes viedokļa jāsaprot, ka ik viens šāds gadījums ir precedents, un ja Latvijas valsts nerod sevī spēku un pietiekams juridisks līdzeklis, kā vērsties pret vienu gadījumu, tuvākajā nākotnē būs 10 un 100, un tas iespējams tiks traktēts gan ar viedokļu dažādības, gan ar redakcionālās izvēles argumentiem, bet vilnis tikai ies uz priekšu. Un tādēļ mani vairāk uztrauc nevis juridisko normu esamību vai neesamību, bet tieši esošo normu pildīšanu. Jo projām mēs esam nespējīgi aizstāvēt savus jauniešus darba tirgu, jo projām, neskatoties uz pareiziem grozījumiem attiecīgos normatīvos aktos, darba tirgu tiek prasīta nepamatota citu valodu prasme, un sabiedrības sašutums izpauž sociālās tīklošanās vietnēs un rakstos, bet mainījies, diemžēl, šajā laikā nav nekas. Un acīm redzot, šeit atkal ir jārunā par pirmkārt plašsaziņas līdzekļiem, kas vispār krieviski raidošie nereizi un latviski raidošie, manuprāt, ļoti maz ir runājuši tieši par to, kādas tad ir šīs likuma normas, neatceros kādu informatīvu raidījumu, kaut vai par darba likuma grozījumiem, un līdz ar to mēs palaižam garām iespēju veidot visu sabiedrības grupu stingru nostāju šajos jautājumos. Tā ka šeit ir darbs, protams, gan likumdevējam, gan likuma uzraudzības institūcijām, bet es teiktu arī sabiedrības informētājiem, lai visiem pirmkārt būtu zināms par šo normu eksistenci, un otrkārt, lai šo normu ignorēšanu, turklāt klaja un demonstratīva ignorēšana nepaliktu nesodīt. Jo, protams, sodīšana nav mūsu mērķis, un tas ir galējais līdzeklis, bet mums ir jāveido sistēma, kur Latvijas satversmei atbilstīgs valodu lietojums tiktu uzskatīts par normu, nevis par piespiedu mehānismu valodas statusu nodrošināšanai. Paldies. Šeit mēs nonākam pie 2, manuprāt, ļoti svarīgiem jautājumiem. Viens, ka ir jāiedzīvina šīs esošās normas, kuras nevienmēr tiek iedzīvināts, un kur bieži vien mēs atsaucamies gan uz to, kā kompetencija tas īsti ir, un ja mēs runājam, piemēram, par darba tirgu, tad atminos tās diskusijas Saeimas komisijās un citur, ka tika teikts, tad, kad būs precedenti tiesā, kad tiesa būs izlēmusi, ka šitam darba devējiem nav taisnība, tad gan tās lietas aizies. Pagājuši 10 un vairāk gadi, šo tiesisko precedentu nav, dažādu iemeslu dēļ, un līdz ar to paši tas nenotiek. Un otrs, ko es gribētu teikt, ka bieži vien mēs nemaz nesaskatām to, kas ir atļauts, jo atkal akcentējot mūsu sadarbību ar Ēnšteina kungu saistībā ar ceļzīmēm un ar norādēm,
Tad satiksmes ministrija savulaik ļoti karsti iebilda, ka tas ir tā un tas nav šitā, un tad, kad mēs pacelājām atbilstošos tiesību aktus un konstruktīvi runājam ar Latvijas valsts ceļiem, tad viņi skaidri un gaiši pateica, ka viņi neredz nekādas problēmas. Tā kā ļoti bieži dažas no šiem šķēršļiem, kur it kā mēs varētu ko atbalstīt, tās ir iedomas, kas faktiski nav, kurām nav juridiski pamata. Tā kā ir runa par šiem 4 līmeņiem, lai gan mēs uzreiz jau faktiski pārgājam arī pie šīs sabiedrības attieksmes, tad varbūt runāsim arī par šo valodas resursu līmeni. Un jāsaka tā, ka valodas resursi, tas ir viens no smagākiem jautājumiem, jo, kā mēs dzirdējām, viņi top nevis regulāri nodrošināt darba rezultātā, bet viņi top uz projektu bāzes, vēl kampaņveidīgiem, kas varbūt nevienmēr ir slikti, bet, kā jau mēs un arī izskanēja, būtu labi, ja šie projekti būtu papildinājums kaut kam, nevis bieži vien vienīgais iztiks avots. Un šeit es gribētu varbūt akcentēt vienu lietu un mazliet koriģēt Sandru Rapu, kur nepateica vienu būtisku lietu par šiem panākumiem, ko ir radījuši 40 pētnieki, bet to, ka šie 40 pētnieki strādāja uz 5 slodzēm. Tātad ar kādām daļslodzēm viņi saskārās. Labi, dažiem tas varbūt bija blakus darbs, bet negluži visiem. Un līdz ar to pašu te būtu jautājums, kā nodrošināt to, lai tomēr šie valodas pētījumi būtu, vai valodas resursu bagātināšana notiktu sistēmiski, papildinot visu to. Es saprotu, ka ir liela skaista panākuma un man prieks, ko Alziņas kundze runāja, bet te pašā laikā, piemēram, valsts valodas likumā ir minētas 2 komisijas, terminoloģijas komisija, kas dzīvo uz ļoti, teiksim, bada maizi, un valsts valodas eksperta komisija, kurai vispār nekāda specifiska finansējuma nav. Un tad būtu jautājums, kā šo virzienu grozīt. Nu, tas ir tieši tas pats, tur arī ir lībiešu eksperta apakškomisija un tā tālāk. Tad viņi, faktiski tas ir entuziasms, kas ļauj reaģēt uz konkrētām situācijām, bet kas neļauj izvērst plānveidīgu darbu. Šeit arī es gribētu, kā teikt. Varbūt šoreiz sāksim ar Alziņas kundzi. Jums jāpiekrīt jums, ka tiešām tas darbs pie arī resursu izstrādes notiek fragmentāri, un bieži vien tas ir, varbūt arī privātu iniciatīvu vadīts. Pēkšņi kāds uzdevums liekas interesants un iesaistā zinātnieku un attīsta resursus, jo līdzīgi mums bija tas sadarbība, negluži ar privātu, bet ar Austrumklīnisko slimnīcu, izstrādājot runas korpusu tieši radiologu vajadzībām. Tātad mērķtiecīgi bija uzdevums, tika radīts resurss, bet tas nenotiek sistēmiski, sistemātiski, jo šobrīd arī ir izstrādāts, piemēram, runas korpus, līdzvarotais latviešu valodas tekstu korpus, bet tas ir tapis, pēdējā dati no 2022. Gada. Tātad valoda attīstās, tātad jauna leksika parādās, termini, nav jaunāko datu, tā kā būtu jāparedz, jādod uzdevumi, kā mēs attīstām, pilnīgojam ar kaut kādu regularitāti valodas resursus. Protams, ņemot vērā arī aktuālos jautājumus valstī, teiksim, tikpat labi aizsardzības joma, skatoties, varbūt, ka pievēršot uzmanību šobrīd, runājot arī par mākslīgā intelekta attīstību, tieši aizsardzības jomai, lieliem valodas modeļiem un tam līdzīgām lietām, bet tomēr ir jābūt arī uzdevumiem no valsts un jābūt finansējumam, lai mēs varētu mērķtiecīgi virzīties, attīstot resursus, pētot nepieciešamās jomas. Jā, tāds ir mans skatījums.
Es varētu vēl arī nedaudz papildināt, jo, manuprāt, tā tiešām ir viena no centrālajām problēmām, ir tās nepietiekamās investīcijas sistemātiskā resursu veidošanas darbā. Jo arī valsts pētījuma programmas, viņas tomēr ir orientētas uz to, ka tas galā ir kaut kāda veida pētījums, bet, lai tas pētījums taptu, ir nepieciešami resursus veidot, un tas parasti ir rutīnas darbs, kas nav saistīts ar konkrētu pētījumu veikšanu. Domājot par tādu nedaudz valsts valodas politiku no tādas nākotnes, no tehnoloģiju viedokļa un arī no nākotnes resursu viedokļa, ir varbūt tādi 2 aspekti, kuriem noteikti vajadzētu pievērst uzmanību. Un šobrīd arī man ir tā iespēja UNESCO paspārnē veidot ir pilnīgi jauna politikas dokumenti, kas ir starptautisks, principā globālā ceļa karte daudzvalodībai digitālajā vidē, un kas skar ne tikai mazo valodu jautājumus kā lībieši, bet arī tādu stipro valodu jautājumu, kā jautājums, kā latvieši, kas nav globālās valodas vēl. Un tur ir tādi 2 aspekti, kas tieši uz latviešu valodas gadījumu attiecās. Viens, tas ir iespēja nodrošināt latviešu valodas lietojumu tehnoloģijās, kas nevienmēr ir, un pat tieši parādījās arī bija jauna iniciatīva saistībā ar Apple, ka varētu runāt ar Apple par to, ka to varētu beidzot lokalizēt un piedāvāt arī latviski, bet tā ir problēma, kas patiesībā ir ļoti, ļoti liela, ka šīs te valodas, kas nav globālās valodas, bet viņas vienkārši ir instrumenti, ir rīki, bet mēs netiekam iekšā tehnoloģijās, mēs netiekam iekšā, leduskapjos vai no planšetēs mēs vēl tiekam, bet ir daudz citas jomas, kur vienkārši latviešu valoda netiek iekšā. Un to šķēršļu novēršanu, to var tur ir gan tehniskie šķēršļi, gan arī juridiskie šķēršļi, un tā ir tā vieta, kur arī ar tiesiskiem regulējumiem var palīdzēt, piemēram, nosekot zināmas prasības vai rekomendējošas prasības, piemēram, iepirkumos. Otra lieta, kas ir tāds mūsu nākotnes izaicinājums, protams, šobrīd ļoti daudz tiek runāts par mākslīgo intelektu un viņa attīstību, vai patiesībā lielo valodas modeļu attīstību, bet tas nākamais solis ir, lai mēs dabūtu un nodrošinātu latviešu valodas adekvātu klātbūtni šajos rīkos un šo rīku darbību. Tad mums patiešām ir nepieciešama daudz vairāk datu, jo šobrīd viena lieta ir valoda mākslīgajās tehnoloģijās, otra lieta ir kultūras konteksts, kādā viņi strādā. Un šie lielie datu modeļi pārsvarā tiek veidot uz globālajām valodām, uz globālā konteksta bāzes, un mums ir nepieciešams ieguldīt tajā, lai veidotos arī kultūras ziņā jūtīgas mākslīgās risinājumi, kas strādātu ne tikai izskatītos latviski, bet arī runātu pēc būtības latviski. Jā, kolēģi, es varu tikai izteikt izbrīnu un varu jūs apbrīnot. Jūs veicāt tādu grandiozu pētījumu un pēc būtības strādājot 40 pētnieku 5 slodzēs. Tas nozīmē, ka tas viss ir balstījies uz jūsu milzīgo atbildības sajūtu pret to, ko jūs darāt, un viss ir balstījies entuziasmā, bet jautājums, cik tas ir ilgtspējīgi? Cik tas ir ilgtspējīgi? Cik ilgi Latvijā, tā nav tikai valoda, kas balstās uz entuziasmu, cik ilgi Latvijā zinātne varēs balstīties entuziasmā un atbildīgo cilvēku sajūtās? Manuprāt, ir ļoti labi, ka ir šādas privātās iniciatīvas, kā šeit tik minēts arī piemērs, bet es atkal varu tikai citēt vienu ļoti, ļoti senu Satversmes tiesas atziņu, proti, ka vienīgā vieta uz visas zemeslodes ir Latvija, kurā runā latviešu valodā. Un tas nozīmē, ka prioritāri tieši šī valsts ir atbildīga par šīs valodas pētniecību, kopšanu un saglabāšanu. Un, manuprāt, šeit ir runa tikai un vienīgi par prioritāšu noteikšanu. Un beidzot, ir jāsaprot, ka reālā dzīvē ir jādara tas, par ko mēs tik ļoti skaisti mēdzam runāt, un par to, ko mēs mēdzam rakstīt tiesību aktos. Respektīvi, darbiem ir jāsaskana rakstīto. Paldies!
Problēma ir tik labi zinām un risinājums ir tik aksiomātisks, ka patiesību sakot, vairs par to nebūtu jārunā. Mēs to esam darījuši no 1990. gada. Es atceros, mums ar Ojāru Bušu un Jānu Valdmanu bija kopraksts latviešu valodniecību caur ērkšķiem uz zvaigznēm ar jautājumu zīmi. Ir pagājuši, kā jau redzat, 35 gadi, joprojām ir tikai ērkšķi. Ir jāsaprot, ka tomēr pastāv zināms pētniecības standarts attiecībā uz valodu izpēti. Projekti nodrošina, varētu teikt, šo sviesta kārtiņu, kādreiz jau vēl 10 gadās pavisam labi, bet runa ir tieši par šo obligāto programmu. Jebkurā valstī ir jāpēta fonētika, morfoloģija, sintakse, jebkurā valstī ir jārūpējas par digitalizāciju un valodas modernajām tehnoloģijām. Latvijā tik tiešām ir svarīgi šie valodas situācijas pētījumi. Mēs pašlaik ar mokām izturam standarta zemāko līmeni. Jā, uz entuziasmu pamata, tā tas droši vien kādu laiku turpināsies, bet mums ir jādomā arī par pēctecību un atdaudzi. Ko es varu teikt saviem maģistrantiem un doktorantiem, kas tiešām ir ļoti talantīgi un vēlētos darboties valodniecībā, varu piedāvāt mazu slodzīti blakus darbā nezināmā nākotnē. Un šeit tomēr ir runa par attieksmi, jo, kā beigsies valsts pētījuma programmas, tas visiem bija zināms jau vismaz pirms 4 gadiem. Ka būs jaunā programma, kurš atļautos teikt, ka ne, bet šis pārāvums būs gadu. Un šeit, manuprāt, nav pilnīgi nekāda attaisnojuma, nekāda argumenta, jo nauda ir iezīmēta. Izveidot nolikumu un noteikumus, es atļaušos teikt, var nedēļas laikā, jo tā ir šī obligātā programma un mums jau ir iestrādes, bet tagad paskatīsimies, jo projām programma nav izsludināta. 19. decembrī varēsim svinēt gada jubileju kopš iepriekšējo programmu beigām. Visi darbi ir izdarīti un varētu teikt, ka plāns ir izpildīts un pat pārpildīts un iegūs augstu novērtējumu, ko mēs vēl no savas puses varam darīt, nezinu, bet mani, protams, uztrauc tas, kas notiks pēc 5 vai 10 gadiem, jo tie, kas pašlaik strādā, tie jau darbiņi turpinās, bet latviešu valoda, tieši tāpat kā valodas pētniecība, taču nedrīkst beigties. Un bez pētniecības mēs taču nevaram nenoteikt valodas normas, neveidot mācību līdzekļus, neizmantot valodu kā efektīvu komunikācijas līdzekli. Tātad tas ir eksistenciāli, un par to gan mums tomēr jādomā. Es vēl gribētu atgriezties pie resursu izstrādes. Kas man ienāca prātā, tad klausoties runātājs, vēl viena liela problēma, lai mēs varētu pilnīgot un attīstīt latviešu valodas resursus digitālos, ir datu pieejamība. Jo, es minēju iepriekš, ka mums ir šobrīd korpusos kopā ir aptuveni 3 miljārdi vārlietojumu, bet salīdzinot ar angļu un citām lieliem valodām, tas nav nekas. Bet, lai mēs iegūtu datus, mums jābūt kaut kādam tiesiskam regulējumam, kas mums, piemēram, no Nacionālās bibliotēkas, kur ir digitālās grāmatas, lai mēs varētu vismaz pētniecībai iegūt resursus. Jā, Urziņas kundze pateica to, ko es pēc Valti jau gribēju piebilst, ka mums viena no lietām, par kur ir jādomā, ir šī piekļūstamība datiem, un pašiem jāspēj nodrošināt samērīgu un pārdomātu datu tālāk nodošanu. Es domāju tieši valodas korpusa kontekstā. Un šis ir viens no jautājumiem, kuram ir jābūt starpinstitucionālam un jāpārklāj visas nozars. Tā nav ne izglītības ministrijas atbildība. Tas ir tiešām viena no pamatlietām, kas ir jāpārdomā un strateģiski jānosaka valsts līmenī. Skaidri saprotot, kāds ir tas mehānisms, kā mēs papildinām valodas korpusu, iekļaujamies lielo valodu modelī un nodrošinām šo pētniecisko bāzi un arī digitālo resursu pieejamību un valodas kvalitāti attiecīgi jau jebkurā digitālajā resursā. Un terminoloģiju mēs domājam, jo tas ir ļoti būtiski, jo bez terminoloģijas mēs zaudējam zinātni.
Ja? Un ikdienas valodas līmenis neļauj nodrošināt arī šo normatīvo regulējumu. Ja? Tā kā, jā, stāksim ar terminoloģiju. Nu, saistībā ar terminoloģiju es varētu teikt tā, ka šeit pastāv ļoti uzsvērts un varbūt pat pārprasts autortiesību jēdziens, jo es atceros jau pirms gadiem 20 bija diskusijas, piemēram, Latvijas valsts standartu, kā iekļaut viņu lietojumos terminus, un tad viņi teica, bet standartam ir autortiesības. Un es teicu, bet ziniet, no terminoloģijas datubāzes neviens neizdrukās ISO 9000, kā lai saka, bez maksas. Un jūs tāpat saņemsiet savus, cik nu tur nākās toreiz bija 19 latus vai ko, ja kāds viņi gribēs tiešām pilnu dokumentu. Un šeit man ir jāatgādina tas, ka mums joprojām ir daudz nedigitalizētas avīzes. Un otram kārtām, ka tikai pateicoties Covid pandēmijai, pēdējo 70 gadu laikraksti tika padarīti publiski pieejami. Jo pretējā gadījumā, ja nebija šis izdevēju akcepts, tad, piemēram, Smiltenes ziņas, kuras kaut kādu laiku iznāca, kad bija Smiltenes rajons, nebūtu bijušas pieejams. Jo viņas raugi ir iznākuši 50. gados, un tad vēl tas bija tā. Tagad pārējot pie nākamā. Un šeit vienmēr ir šis jautājums, kas varbūt mazliet satrauks Auziņas kundzi, bet es domāju, ka viņi varēs ļoti labi atbildēt uz šo jautājumu. Par šo līdzsvaru starp digitāliem mehānismiem kā instrumentu un starp pārējiem resursiem. Jo mēs vienkārši arī bieži vien redzam, ka mēs piesaucam digitalizāciju vietā un nevietā, bet varbūt, ka mums vienkārši vajadzīgs šis līdzsvarotais skats, kur tas ir, kā lai saka, sauklis, lai sagrābtu naudu, un kur tas ir patiešām vērtīgs un jēgpilns instruments valodas resursu attīstīšanai. Šķiet, ka, man liekas, ka sen jau veidojot korpusus, mēs nenodarbojamies vienkārši ar digitalizāciju. Jo tas tā vienkārši liekas, varbūt tā valodas korpusus, tad mēs vienkārši ieskanējam tekstus un ir korpus gatavs. Nē. Paralēli tam, protams, ka notiek pētniecība, jo, piemēram, latviešu valodas korpusī lielākā daļa ir morfoloģiski marķēta. Tas nozīmē, ka katrai vārdu formai ir pievienota informācija, vai kāds vārdšķirs vārds tas ir. Piemēram, lietvārdam tur ir dzimta skaitlis, locījums, deklinācija. Šobrīd tas notiek automātiski. Un diezgan liela precizitāte, aptuveni 96% miljoniem tekstu ir nomarķēti pareizi. Bet, lai to panāktu, protams, ka ir strādājuši datorzinātnieki kopā ar valodniekiem, aprakstot latviešu valodas gramatisko sistēmu, runājot par izņēmumiem. Un, protams, ka to izņēmumu ir ļoti daudz. Tas viss ir aprakstīts, izpētīts, un tāpat arī veidojot šos resursus digitālos, piemēram, korpus sintaktiski marķētos, tātad tiek aprakstīta latviešu valodas sintakse. Šobrīd vairāk ir runa par tekstu sintaksi, bet domājam arī par runas sintaksi, jo tā līdz šim nav pētīta, tāpēc, ka nebija runas korpusu. Šobrīd mums ir runas korpus, kur mēs varam skatīties, kā mēs runājam, cik mēs atkārtojamies, ko mēs pasakām, nepasakām līdz galam. Tātad, šie digitālie resursi, protams, mums dod milzīgu iespēju. Nemaz jau nerunājot par to, ka no šiem miljardiem vārdlietojumu mēs dažu sekundžu laikā varam atlasīt vajadzīgos piemērus. Protams, tur ir jāiegulda manuāls darbs, jo mēs nevaram paļauties tikai uz automātiski izgūtiem datiem. Manuāli pētījumi tiek veikti šobrīd, piemēram, profesora Kalnača morfējumu datubāzi veidojot, tāpat tiek atlasīti piemēri, bet visam manuāli tiek iets cauri un skatīt. Tas mums ļauj piekļūt, digitālie resursi ļauj piekļūt ļoti lielam apjomam valodas datu. Tāpat arī leksikoloģijā, leksikogrāfijā veidojot vārnīcas, uzreiz jau var skatīties, kā valoda ir attīstījusies, kā mēs kādā nozīmē šo vārdu lietojam šobrīd. Valodas korpus ļauj to visu ātri un ātri noskaidrot. Tā kā, nav tā, ka tikai, protams, var iedomāties, ka izmantojot korpusus vai digitālos resursus, ka
mēs pavirši pieejam valodas pētniecībai. Negribētos tā domāt. Tādēļ, ja būsiet paši ieskatījušies, redzēsiet, ka korpusos, tad redzēsiet, ka tā nav. Bet es domāju, ka šeit es varbūt varu vēl vienu jautājumu aktualizēt, jo valodas korpus tas ir 20-30 gadu laiks, ko mēs Latvijā izmantojam, kad mēs izmantojam korpusus, bet mēs, visi, kas ar valodas pētniecību ir nodarbojušies, zina, ka ir ļoti daudz nedigitalizētu resursu kartītes, vietvārdu kartītes un ne tikai, kas arī patiesībā būtu, tas ir stāv kastītēs, es domāju, ka vēl aizvien stāv, vai ne? Jā, kur var šķirstīt, skatīties, bet, ja tās tiktu digitalizētas, tad, protams, varētu piekļūt tām vairāk pētnieku un skatīties, bet atkal, ja runājam par valsts pētījumu programmām, nauda jau netiek piešķirta digitalizācijai. Nauda tiek piešķirta pētniecībai, valodas resursu izstrādē caur pētījumiem, bet paliek ļoti daudz materiālu, kas tā arī guļ arhīvā. Šeit es tiešām gribētu arī akcentēt šo jautājumu, ka, teiksim, materiālu digitalizācija un pētniecība tomēr būtu šķirams lietas, kuras vajadzētu arī tieši tā skatīt. Ka galā mēs nevaram pateikt, kāpēc mums būtu, vai kāpēc savulaik bija jādigitalizē Nacionālajai bibliotēkai Latvijas šaku vēstnesis, kas tāds necils žurnāliņš iznāca no 24. līdz 25. gadam un vēl tur kaut kāda pāris numur 31. Varbūt tāpēc, ka viņš bija tik sliktā stāvoklī, ka viņš bija glābjams. Bet ir skaidrs, ka teiksim, tas nebija nekādā sakarā ar pētniecību. Un manuprāt, tas arī šis nošķīrums ir ļoti skaidrs. Tāpat kā teiksim, runas atpazīšanas tehnoloģijas, viņas palīdzēs faktiski jebkuram, un tam bieži vien ar pētniecību nebūs nekāda sakara. Arī paturpinot to tēmu, ka tas ir būtībā jau tas pats resursu veidošana, tehniskais rutīnas darbs, digitalizācija, tas viss tiešām nav īsti pētniecības joma, un ar to mēs arī varbūt saskaramies savā galā. Te pašā laikā tas ir ārkārtīgi būtiski arī domājot par valsts valodu ārpus Latvijas robežām un arī valsts valodas materiālu latviešu valodā pieejamību pašā Latvijas teritorijā. Ir ārkārtīgi būtiski, lai šis jaunais darba instruments, kas ir tas digitālā pasaule, kas var šo pieejamību nodrošināt, lai viņi arī tiktu pilnā apmērā izmantot. Jo vēl nesen bija tā, es nezinu, varbūt tas ir mainījies, bet vēl nesen bija tā, ka ārpus Latvijas daļu LTV, sabiedriskā LSM programmas vispār nevarēja redzēt, atrodoties ārzemēs. Kas ir drusku neloģiski mūsu laikmatā. Ir skaidrs, ka tur ir kaut kādas juridiskas lietas, kāpēc tas tā ir. Bet tā pieejamība ir svarīga, un tas ir gan juridiski, gan arī tehniski risinot šīs lietas. Vēl es gribēju nedaudz papildināt to stāstu par terminoloģijas izstrādi un terminoloģijas izveidi. Es domāju, ka arī tajā zinātnes pasaulē ļoti daudz ir arī tas, ko ministri teica par šo internacionalizāciju pret tāpat laikā nodrošināt nacionālās zinātnes veidošanu. Manuprāt, viens mehānisms, kas pietrūkst, un kas arī tomēr ir tāds politikas līmeņa jautājums, ir tas, ka tiek veidota sistēma, kā atbalstīt tos pētniekus, kas ne tikai publicē savus darbus starptautiski, angliski vai citās valodās, bet arī cenšas daļu no šiem darbiem vai visus arī publicēt latviski, tādējādi būtībā veidojot zinātnes terminoloģiju tajos pētījumu laukos, kuros viņi strādā, vai arī veidojot mācību grāmatas latviski, augstskolas līmeņa mācību grāmatas studējošajiem, un tās ir lietas, par kurām arī varētu pētniekiem dot līdzvērtīgus bonus punktus, kā tie ir par atsevišķām starptautiskām publikācijām, jo šiem ieguldījumiem būtu jābūt līdzsvarā. Ne tikai tas, ka mēs spējam savus pētījumus iznest uz āru, bet mēs arī dodam ieguldījumu nacionālās, latviešu zinātnes valodas attīstību un terminoloģijas attīstību.
Jā, šeit atkal es varu turpināt stāstu par manas jomas terminoloģijas attīstību, respektīvi ne tik vien latviešu valodas kā tādas, bet arī juridiskās terminoloģijas attīstību. Un tas, ko jūs sākāt, tā ir viena liela sāpīga tēma visā tiesību zinātnē. Un proti, jūs jau visiem zināms, ka angļu valodas publikācijas tiek vērtētas ar augstākiem punktiem nekā daudz citētas, daudz izmantotas, visi studenti mācās, lasa, visi praktiķi tur plauktā, nekā šāda veida publikācijas. Un tad jāatzīstās, ka Satversmes tiesā gandrīz vai tika ierosināta viena šāda lieta, tikai juridiskā pamatojuma kļūdaina sagatavošanas pēc šī lieta netika ierosināta, vairāk arī neviens nav vērsies, bet es varu atsaukties tikai uz kolēģu paveikto Lietuvā. Proti Lietuvas konstitucionālās tiesa ir atzinusi, ka situācija, kad zinātniskas publikācijas, kas tiek sagatavotas svešvalodā, tiek vērtētas augstāk nekā zinātniskās publikācijas, kas tiek sagatavotas lietuviešu valodā, ir pretrunā ar Lietuvas konstitūcijas regulējumu, kas noteica, ka Lietuvā vienīgā valoda ir lietuviešu valoda. Es neesmu pārbaudījusi, bet mēs reiz pie valsts prezidenta kunga tikāmies, un viņš arī atsaucās uz līdzīgu spriedumu Itālijas konstitucionālā tiesā. Un tā atkal ir tas jautājums. Ja es saprotu, ka mums ir jākļūst pamanāmiem starptautiskās platformās, bet vai tiešām šādu ceļu ejot? Liels paldies par šīs tēmas aktualizāciju, jo valoda augstākajā izglītībā un zinātnē ir jautājums, kas dažādos fórumos ir skatīts nereizi vien, un ar katru gadu paveras jaunas problēmas aspekts. Es pieminēšu kaut vai, piemēram, valodas prasības profesoriem, kas, kā zināms, tika apstiprināts bez īpašām diskusijām, un kas pašlaik profesoriem no ārzemēm pieļauj tikt ievēlētiem uz 6 gadu periodu ar nosacījumu, ka kaut kad, ja viņš nākotnē vēlēsies darbu turpināt, viņām būs jāapliecina latviešu valodas prasme, bet, piemēram, pretstatā mūsu bieži citētajai Tartu universitātei nav paredzēts nekādas starppārbaudas. Tātad būtībā šī norma pilnīgi noteikti nestrādās, jo 6 gadi ir ilgs periods, kur laikā var atrast arī citu darbu. Un runājot par publikācijām latviešu valodā un angļu valodā, vispirms ir jābeidz laust šķēps par to, kas ir labāks, vajag abas divas, un lielākā daļa, ja ne visi pētnieki, kas strādā Latvijā, arī to nodrošina, raksta savus publikācijas starptautiskiem žurnāliem angļu un ne tikai angļu valodā, un vienlaikus tomēr vēl joprojām raksta par saviem pētījumiem latviski, bet ja mēs pieļaujam šīs jomas aizlaišana pārprasts internacionalizācijas garā, sekas ir skaidri prognozējams, tātad pirmkārt neattīstīsies latviešu terminoloģija vai arī tā tiks veidot tikai uz papīra, otrkārt būs praktiski neiespējams tāds žanrs kā populārzinātniskā literatūra, sabiedriskā zinātne un tam līdzīgi, un treškārt tas atstās sekas uz visu izglītības sistēmu pa vertikāli. Tā kā problēma ir ļoti nopietna, un pats galvenais mums ir jātiek galā ar šo pārprastu internacionalizācijas izpratni. Tā nebūtu nav angliskošana, un citās Eiropas valstīs tas ir saprasts jau pirms vairākiem gadiem. Tā ka mēs šeit nebūtu neesam avangardā, negluži otrādi, mēs krietni atpaliekam no daudz piesauktās Nīderlandes, Dānijas un tam līdzīgi, kur tomēr studijas valsts valodā tiek uzskatīts par prioritāti, un arī nav šī šķīrums starp publikāciju vienā vai otrā valodā. Jāsaka tā, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un viņš ir vēl vienā aspektā ļoti svarīgs. Ka proti, tikko mēs izvēlamies publikācijas tikai angļu valodā vai kādā nosacīti citā valodā, lai gan pašlaik citu valodu varbūt klātbūtne būtu maziņa, tad faktiski tas arī deformē tēmu loku. Jo mums ir jāraksta nevis tas, kas ir aktuāls Latvijai. Vienalga, vai tā ir valodniecība, tiesība, zinātne vai ekonomika, bet tas, kas spēs ieinteresēt šī žurnāla redaktoru.
Un tie paši Skandināvijas piemēri ir pierādījuši, ka, piemēram, akta ekonomika, Skandināvika 70. gadu beigās pāriešana tikai uz angļu valodu ir 5 reizes samazinājusi pētījums par pašas Skandināvijas ekonomiku. Jā, savukārt tur parādās atsevišķi fragmentāri pētījumi, kad kāds ir atsūtījis no Čīles vai Taivānas, kuram ir vajadzīgs tas priekšpromocijas, bet tātad tas žurnāls no žurnāla lasītājiem, kā mani kolēģi mediķi ir teikuši, pārvēršās par žurnālu tikai publicētājiem, respektīvi jauks ķeksīts viņa, kā lai saka, zinātniskajā pārskatā un zinātniskajā karjerā. Un tas, laikam, ir visbīstamākais, jo patiesībā sakot, tas nozīmē ne tikai valodas zudumu, ko mēs vēl kaut kā citādi varētu, bet arī par ļoti daudzu tēmu zudumu. Un tagad es skatos, ka mans laiks iet uz beigām, bet es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu, kas ir ļoti būtisks saistībā ar to. Mēs visu laiku runājam par latviešu valodas kvalitatīvu apgūvu, kas ir saistīta ar tiem, kam tā nav dzimtā valoda, vienalga vai tie ir dzīvojuši šeit vai tā. Un otrs, mums tomēr jārunā par to, cik kvalitatīvi un varbūt vēl svarīgāk, cik uzrunājoši mēs mācam latviešu valodu saviem skolniekiem, sākot no bērnu dārza un 1. klases, jo galu galā jēga šai pašai minētai un pietiekoši veiksmīga izglītības reformai ir tieši tā, lai šī valoda nevis būtu formāla, bet lai viņa būtu bagāta, skaista un lai mēs ar to neatsvešinātu to un nepadarītu to, kā savā ziņā par obligātu prasību, nevis par dzimto valodu šī vārda pilnā nozīmē. Lūdzu. Jā. Ja runājam par skolām un šo te mūsu kopīgi īstenoto reformu, ir ļoti būtiski, manuprāt, domāt par to, lai reformas ietveros mēs ne tikai domātu par atbalstu tai grupai, kuru mēs iekļaujam, bet arī nodrošināt to, ko jūs tikko teicāt, ka tas valodas līmenis, jebkurā skolā latviešu valodas lietošanas līmenis ir augsts. Un tā ir pedagoga atbildība un skolu direktora atbildība. Un tas nav stāsts par to, kādā valodā pedagogs runā mājās vai bērns runā mājās. Ja mēs neveidojam skolā vienotu kvalitatīvas latviešu valodas vidi, tad mēs nespēsim nodrošināt šo valodas standartu ne citā valodā runājošam bērnam, ne mūsu latviešu bērnam. Un nav noslēpums, lasīt prasme krītas, to apliecina pētījumi. Aizvien vairāk bērni izmanto dažādas digitālos vizuālos resursus, kur ir tikai īsti teikumi. Tas atspoguļojas arī pārbaudas darbos. Un tā jau nav citā vai svešvalodā runājošu bērnu problēma. Tā ir arī latviešu bērnu problēma. Un mazliet tiltiņu atpakaļ pārmetot uz digitālajiem resursiem un iepriekš runāto. Jau no skolas sola būtu jāveido izpratne par valodu kā pamatu jebkurā darbībā, jebkurā jomā, jebkurā jautājumā. Jo tas, ko mēs šobrīd redzam, un kāpēc es teicu, ka valodas politika ir starpinstitucionāls un starpnozaru jautājums, digitālo resursu izstrāde un tas, kā mēs to redzam no valodas speciālistu un zinātnieku viedokļa, ir viens aspekts. Bet, ja mēs paskatāmies uz publiski lietojamajām datu bāzēm, kurās latviešu valoda ir pamatā, tad mēs redzam, ka acīm redzot datorspeciālistu latviešu valodas prasme nav bijusi pietiekamā līmenī, lai šajā digitalizētajā datu bāzē izveidotu tādas veidnes, kurās nebūtu latviešu valodas kļūdas. Es pat par terminoloģiju nerunāju, es runāju par elementārām latviešu valodas kļūdām,
kuras atverot datu bāzes vai veidojot kaut kādus standartizētos dokumentus, ar kuriem mēs strādājam, nu, piemēram, tieslietu jomā dažādās datu bāzēs vai iekšlietu ministrijas uzturētajās datu bāzēs. Tā ir sistēma. Un ja šī izpratne neveidojas jau no skolas sola, ja mēs neapzināmies, ka tā ir mūsu atbildība katrā mūsu darbībā, arī tad, ja nav amataprakstā ierakstīts, ka tev ir jāraksta pareizā latviešu valodā, tā ir jābūt tavai dzīves normai un izpratnei. Jā, es pilnīgi piekrītu tam. Un noteikti ir jāveicina latviešu valodas kvalitāte. Ne tikai tiem skolotājiem, ka latviešu valoda ir dzimtā, bet arī, kam nav dzimtā. Un vēl es domāju, mēs šeit arī runājam par to, ka diezgan daudz ir pētīts pēdējos gados, latviešu valoda ir pētīta dažādos līmeņos, un pagājušajā nedēļā tiekoties konferencē Grammar & Corpora ar kolēģiem starpbrīžos spriedām, kā tad tos mūsu pētījumus aizvest līdz latviešu valodas skolotājiem, jo man liekas, ka vēl aizvien, ja mēs esam docētāji un izglītojam topošos skolotājus, jā, tad mēs varam informēt par jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem, bet kā panākt, lai tiešām netiek mācīts tas, kas bija aktuāls latviešu valodā, jo latviešu valoda attīstās, kas bija aktuāls un bija pirms 30, 40 gadiem, bet runāt par mūsdienu latviešu valodu un tiem pētījumiem un atziņām, kas ir pēdējos gados, pie kuriem esam nonākuši. Jā. Varbūt tādi divi aspekti, tas, kas arī pat izskanēja, ir kā tikt vispirms līdz skolotājiem, jo skolēns jau atrodas tālāk vienu solīti. Tā ir tā pat problēma, ar kuru arī mēs lībiešu tematikā bieži saskaramies. Bet tas nozīmē, ka tas ir tieši tas darbs, kas ir jādara. Tas ir sarežģīti, jo skolu ir daudz, skolotāju ir daudz, bet ir tā kā viena no centrālām auditorijām arī mēģinot runāt par valodas politiku un arī par to, kāpēc latviešu valoda ir aizraujoši mācīties un kāpēc latviešu valodā runāt ir forši. Tas tomēr ir ļoti daudz ir uz skolotāju pleciem. Un līdz ar to, teiksim, tas ir viens no tādiem ļoti būtiskiem spēlētājiem. Un vēl viens, manuprāt, kas ir tāds mehānisms, kas būtu nepieciešams runājot par tādu nākotni, līdztekus skolotāju papildu izglītošanai, ir arī, manuprāt, tāda iekļaujošāka atbalsta kampaņa, kas veicinātu to procesu, kas jau ir attieksmes maiņa pret latviešu valodu. Viņa ir kļuvusi kā valsts valoda daudz spēcīgāka, bet prasās tieši šādas iekļaujošās kampaņas, vai viena kampaņa, kas mudinātu uz darbību un kas rosinātu latviešu valodas runātājus arī tiešām runāt arī ar tiem, kas varbūt latviski runā sliktāk, vai ar šiem te pašiem skolniekiem, kas tagad pāriet uz mācībām latviešu valodā, jo tā ir viena no tādām, varbūt viens no lielākajiem kavēkļiem ir, manuprāt, tieši arī pašu latviešu valodas runātāju nepāriešana, neturpināšana lietot latviešu valodā un pāriešana uz citām valodām un mudināt tieši viņus drosmīgi darīt tā, kā ir. Jā, jāteic godīgi, ka mēs šodien liekam tā kā lielu akcentu uz skolotājiem, bet es arī gribētu teikt, ka no ģimenēm ir jāsagaida kāds rezultāts, jo, manuprāt, arī ģimenes ir atbildīgas par to, lai mūsu bērni runātu labā, skaidrā latviešu valodā, lai viņi prastu izteikties, ne tikai rakstīt īziņas, kuras, manuprāt, mēs ne visi vienmēr saprotam, ko mūsu bērni raksta, bet ģimene ir tas atskaites punkts un, protams, pēc tam arī skola. Un šeit es otrkārt gribētu parunāt, ka universitātes mācību spēks, jo man ir tas gods un tā laime strādāt ar studentiem, pirmā kursa studentiem, un tad es ļoti labi redzu
kas tad ir darīts skolā, jo viņi jau vēl nav pieslīpējušies, un kā reiz pirmais semestris, un jāteic, ka kopumā tā aina varētu būt daudzreiz labāka, jo es esmu pamanījusi, ka mūsdienu jaunietis ar lielām grūtībām runā paplašinātos, saliktos teikumos, raksta. Viņiem, nezinu, vai skolā māca, kas ir divdabu teiciens, bet tādus ignorē. Principā latviešu valoda man šķiet ir grūtāks priekšmets dažam labam bijis kā angļu valoda, bet katrā ziņā, acīm redzam, tā ir visu mūsu atbildība, nepieņem to, ko viņi vēlas, nerakstam tās mācību grāmatas ar tām tādā veidā, kā tie komiksa veidā, ja kur ir vairāk bildīts un tikai īsie teksti apakšā, nepakļaujamies tām viņu vēlmēm, dzīvojam tā, kā mēs uzskatām par pareizi un atgriežamies, ja nepieciešams, pie tām vecām labām lietām, jo mēs jau redzam to rezultātu, kāds ir tad, kad mēs esam nedaudz paļāvušies šīm te jaunām vēsmām, vai mēs esam ar to apmierināti. Mēs gribēsim tādus juristus, kuri nepratīs izteikties, kuri runās nevarēs formulēt domu, vienmēr teiks, ir kaut kur, man ir jāapskatās, nekas taču no galvas nav jāzina nevienam, ja? Ir jāzina no galvas, ir daudz jāmācās no galvas. Tā kā, turam to kursu, kur mēs esam iesākuši arī turpmāk. Ja būs pietiekami stingra politiskā griba, tad agri vai vēl mēs izglītības sistēmu sakārtosim. Problēma ir ļoti daudz, bet tā vismaz ir kontrolējama sistēma ar noteiktu izglītības saturu un standartiem, ar pārcilvēciskām kopīgām pūlēm. Latvijas valsts to izdarīs. Bet es gribētu uzsvērt valodas apgūvu pieaugušajiem, kā nerisināt problēmu, sistēmiski, jo pagaidām tieši šeit ir vērojamas vislielākās hausa iezīmes, turklāt par ievērojumiem valsts budžeta līdzekļiem. Mums vispirms ir jāapzina mērķa auditorija, tātad pilnīgi noteikti iepriekš jau ieskanējās, ka nez vai Latvijas es pat teikšu pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kur vēl pilsoņiem būtu jāorganizē īpaši kursi par valsts vai pašvaldības līdzekļiem. Šis laiks ir pagājis. Noteikti ir jāpārskata Ukrainas civiliedzīvotājiem paredzētais valodas kursu apjoms un finansējums, jo šie skaitļi nav tik lieli. Un, kā mēs redzam, vēlme apgūt latviešu valodu arī iet mazumā. Un noteikti jādomā arī par to, lai tomēr būtu centralizēta sistēma, kā nodrošināt valodas apgūt tiem, ko mēs saucam par jauniebraucējiem. Jo tieši šī kategorija, acīm redzot, pieaugs, un tur būs jāpārskata līdzšinējā pieeja, jo, kā jau šķiet Inita teica, tas notiek pēc atšķirīgiem standartiem. Un kas, manuprāt, tomēr būtu jādara? Tomēr ir jābūt vienai koordinējošai institūcijai. Un, manuprāt, tai tomēr jābūt izglītības un zinātnes ministrijai, lai veidotu vienotu pieeju, iespējams arī nodrošināt jau esošo mācību līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu, nevis nepārtraukti jaunu mācību līdzekļu radīšanu, bet pats galvenais, mums ir jābeidz glorificēt valodas kursus kā galveno valodas apguves metodi pieaugušiem cilvēkiem, valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem vai vismaz iedzīvotājiem ar terminu uzturēšanās atļaujām. Tāpēc, kā pieaudzis cilvēks, valodas vidē, mācoties valsts valodu, nevis svešu valodu, spēj patstāvīgi izmantot tās iespējas, ko piedāvā vide. Tātad atvērtām acīm skatīties uz afišām, plakātiem, veikalu uzrakstiem, nenoniecināt televīzijas raidījumus, kur bieži ir arī subtitri, izmantot katru iespēju pašam apgūt valodu, nevis diezgan bieži formāli piedalīties kursos un saņemt apliecību par kursu beigšanu. Un šī ir ļoti nopietna problēma, jo pašlaik mums ir divi atslēgvārdi, kas slēdz arī finansējumu durvis. Viens ir valodas apguve,
Un otrs, piedodiet, ir šī primitīvi izprastā digitalizācija, kam nav sakara ar šo darbu, ko tik profesionāli veic mūsu kolēģi. Un atkal mēs runājam par balansu, vajag visu, bet pilnīgi noteikti arī atkal jau jārunā par plašsaziņas līdzekļiem, tā kā neatceros, ka kaut kad būtu aktualizētas iespējas apgūt valodu patstāvīgi, runāt par to, kā tas būtu paveicams. Visur tiek runāts tieši par kursu piedāvājumu, kas sen jau ir pietiekams, kas sen jau ir labi finansēts un kas līdz ar to būtībā iekonservē esošo situāciju, jo, kā mēs zinām, šo kursu apmeklētāji šo iespēju izmanto vairāk kārt un rezultātu nav. Tā, paldies. Jāsaka tā, ka es skatos uz programmu, mēs esam mazliet tā kā pasteikušies uz priekšu, un man ir teikts, ka varētu diskusijas dalībniekiem uzdot jautājumus no zāles, jo mums 2 ir jābeidz, un vai kāds vēlās uzdot šos jautājumus. Ja tā, tad lūdzu. Mans jautājums būtu tāds, tā kā mēs runājam, protams, ir satversmē, latviešu valodas status definēts, un tas viss būtu jāpakārto normatīvos aktos uz leju. Skatoties, kā attīstījās diasporas politika, man liekas, arī jaunatnes politika, likumdošanas anotācija tika papildināta ar vēl vienu ar mērķautoriju, tad katrs likumdošanas akts bija ir jāizvērtē, kāds atstās iespaidu uz diasporu, un man šķiet arī, ka uz jaunatnes. Vai mēs arī šādu žestu ierosinot, vai tas atstāja ietekmi uz valsts valodas politiku, vai arī uz pašu valsts valodu, vai tas būtu lieki, vai tam nebūtu nekāda jēga, vai tas būtu tāds simbolisks žests, ja tādu ierosinājumu ieteiktu. Droši vien juristiem tas jautājums laikam vairāk. Jā. Es saprotu, jūs domājat par anotācijas īpašu ailīti, vai tam ir ietekme uz budžetu, un tad nākamais jautājums būtu, vai tam ir ietekme uz latviešu valodu. Manuprāt, anotācijā precīzi no galvas es neatceros, bet ir arī tāds jautājums par to, vai šis tiesība akts atbilst sistēmai, vai viņš atbilst satversmai. Kā es teicu, pat ja tas nav rakstīts, tas ir jāizvērtē. Protams, ka mēs arī skatāmies, tad, kad mums ir lietas satversmes tiesā, mēs arī skatāmies, vai tas ir darīts. Un, ja, piemēram, valodas jautājums skars, tad mēs skatāmies un meklējam, vai ir vērtēts, vai tas atbilst. Vai ir vērtēta atbilstība satversmē, un vēl mēs skatāmies, vai ir vērtēta arī atbilstība satversmes tiesas judikatūrai. Proti, vai ir ņemts vērā tas, ko kādreiz satversmes tiesa ir pateikusi kontekstā ar valsts valodas regulējumu. Maza replika. Šāds ierosinājums ir bijis vienā no mūsu oficiālajām rekomendācijām. Es pašreiz nepateikšu avotu, bet vienā no mūsu kolektīvajām monogrāfijām rekomendāciju daļā ir atrodams ieteikums papildināt ikvienu Saeimā izskatāmo tiesību aktu ar norādu par to ietekmu uz latviešu valodas pozīcijām. Sadzirdēt pagaidām neesam tikuši. Es varu tikai papildināt, ka, manuprāt, ideja ir laba, bet izpildījums būs tāpat kā, jo izpildījums būs atkarīgs no konkrētā dokumenta autora un viņa zināšanām un izpratnes par valodas politiku. Bet skatāmies optimistiski, jo, Tad laikam būtu jādod vārds katram no 5 brīvām mikrofonam, ko viņš vēl gribētu pateikt būtisku šajā kontekstā. Un ja pie Mukas kundzes ir, tad viņai jāsaka. Būtisku papildinot iepriekš runāto. Es ļoti priecājos par šo diskusiju, un man šķiet, ka šis ir labs veids, kā saliedēti virzīties uz Saeimu. Es ceru, ka saskaņoti, izvērtēti un pārdomāti dažādu līmeņu jautājumu kontekstā mēs arī dosimies tālāk, un lai šī sadarbība veiksmīgi turpinās.
Nu, es arī varu tikai piekrist, ka priecājos būt šeit un diskutēt. Un, droši vien mums visiem kopā jādomā par to, lai sabiedrībā aizvien celtu latviešu valodas prestižu un darītu visu, lai arī sabiedrība saprastu, cik nozīmīgi ir mūsu valsts valoda un arī cik iespējams pēc labākās sirdsapziņas lietotu to gan saziņā ar tikko iebraukušajiem, kas varbūt knapi māk latviešu valodā runāt, gan arī tiem, kas jau ilgus gadus dzīvo Latvijā. Varbūt tā viena galvenā lieta, ko gribētos pateikt noslēgumā, ir drusku atgriežoties pie tā, ko Drubietes kundze pirms tam savā prezentācijā uzsvēra. Šis stāsts par latviešu valodas apdraudējumu, par to, cik latviešu valoda ir maza, vāja. Es domāju, ka tā ir tā lieta, kas būtu jānorok kaut kur un jānoliek malā, jo latviešu valoda nav nedz apdraudēta, nedz maza. Tā ir viena no pasaules lielākajām un spēcīgākajām valodām. Latviešu valodai mums ir savi izaicinājumi, bet ir nākotne, ir radīt visi priekšnoteikumi tam, lai šī nākotne būtu lieliska. Un mums katram arī tajā, it īpaši tad, kad runā par latviešu valodu publiski, mums ir ļoti svarīgi lepoties ar viņu. Un mums ir svarīgi, lai mums, gan kā latviešu valodas runātājiem, gan kā Latvijas cilvēkiem būtu mugurkauls, būtu tas, kas palīdzēja Somijam uzvarēt Ziemeskarā, kas palīdz Ukraiņiem uzvarēt Ukrainā. Tas ir tas sisu, tas ir tas iekšējais satvers, mūsu iekšējais lepnums par to, kas mēs esam. Un, manuprāt, tas ir galvenais, ko paņemt līdzi. Jā, mūsu valoda ir vērtība, tā ir visu mūsu kopīgā bagātība. Un, manuprāt, katrs mēs, ik viens, esam atbildīgi par to, lai latviešu valoda tiktu lietota, lai mēs koptu latviešu valodu un lai mēs nodot šo bagātību arī nākamajām paudzēm. Paldies Izglītības ministrijas valodas politikas nodaļai Vinetai Ernstonai, Ivetai Grīnbergai, Allai Pūķei par šīs sarunas noorganizēšanu. Un es gribētu novēlēt veiksmi, vēsu prātu, izturību, gatavojot šo ziņojumu vispirms ministra kabineta apstiprināšanai, pēc tam Saeimai. Jo visas problēmas ielikt ne vairāk kā 30 lapusēs būs gandrīz neiespējami. Turklāt to izdarīt tādā formā, lai to uztvertu arī cilvēki ar visdažādāko izglītības līmeni un pārliecību. Un, protams, visgrūtākais būs no apmēram vairākiem tūkstošiem valodas politikas atzarumu problēmu izdalīt tieši tās, kas tiešām ir jārisina tagad un panākt, lai tās redz, lai ne tikai redz, bet lai arī risina un lai šis risinājums būtu zināms plašākai sabiedrībai. Tātad paldies un izturību. Tā, un arī es teikšu nobeigumā dažus vārdus. Es domāju, ka šeit ir ļoti atbildīgs brīdis. Proti mēs iedibinam tradīciju veidot šīs parlamentārās debatas par šo tēmu. Un patiesību sakot, no tā vai šajā gadā, acīm redzot oktobrī, tas notiks formāli, vai analītiski un tomēr ar kaut kādām tālajošām sekām, ar secinājumiem, ar vismaz iezīmētiem risinājumiem, vienai vai otrai problēmai, jo problēmu, lūk, kā mēs redzējām, ir daudz. Tas, patiesību sakot, noteiks, vai vēl pēc 2 gadiem tas arī būs viens no ķeksīšiem, vai tas tomēr būs kaut kāds būtisks notikums, uz kuru skatīties un caur kuru prizmu vērtēt valodas politiku tādā nevairs tikai profesionāli lokā, bet jau, kā lai saka, tautas pārstāvniecības līmenī un likumdevēja varas līmenī. Tātad, lai mums izdodas šīs domas aiznest saprotamā veidā,
nesarežģījot, un lai šīs debatas izdotos pēc būtības, nevis koncentrējoties uz kaut kādiem kā lai saka, aktualitātes sīkumiem vai uz kaut kādām trivialitātēm. Un tas ir vissvarīgākais. Paldies visiem par aktīvu dalību, jo es redzēju, ka neviens negarlaikojās.